runāt par Latvijas vēsturi. Par Pirmo pasaules karu. Es mums pateikšu, Pirmais pasaules karš sākās 1915. gadā. Un Latvija vadās oficiāli 1918. gadā. Un tā, sāksim ar pašu sākumu. To, kad uzsāka karu. Un jā, tas varēja notikties. Ja mēs, piemēram, dzirdētu mūsu himnu, vai ģēri to sarakam balsu sarkanā krāsā, vai nu kaut kas samlīdzīgs, tad mūs vienkārši, ziniet, kas notiktos, tad mums vienkārši... Jā, un runājot par to pasaules karu, piemēram, tagad mēs saprotam to, ka, kāpēc tams nemājam tā un tā. Kāpēc veikalā nav nekādi produkti? Es tagad par to smējos. Man nekad tāds problēmas nav bijis. Es vienkārši ieeju veikalā, lai nopirktu maizi vai arī krauziņus. Bet nē, tas jau ir par kaut ko citu. Koroči ir tas, ka jūs tagad žēlojaties, ka mūsu produkti nevarat nopirkt neko. Tajā laikā viņi vispār gāja uz veikalu knapi. Tur bija kilometrīgas rindas. Tāpat kā tagad... Pēc iPhone. Jā, tagad arī pēc iPhone saka, oi, forši. Un pēc 2 gadiem, oi, viņš ir vecs un tam līdzīgs. Tas pats, jūs esat redzējuši Facebookā joku, to, ka kā tagad tajos laikos, pēdikiet man jaunu iPhone, jo 10. jau Zaipola. Tajā laikā es jums pateikšu godīgi, ka bija var šādi, ķēdami metāla lūžņie, tad varējuši pārdot un nopirkšu limpeni un grauzdiņus. Tā ir labāk nekā tagad. Viņus knapi no mājām izvilks. Tajā laikā viņus vajadzēja vilkt iekšā. Mēs jau saucāt uz vācu. Jā, un šis notikās pasaules karā. Tas notikās tagad, vācieši gribēja izvilkt. Bet Krievi izvilkās, un it kā mums palīdzēs un tam līdzīgi. Un tikmēr, ka man vācietis mani vada uz cietumu par to, kas runāja latviešu valodā, tikmēr mēs varam parādīt, kā mēs ejam un tam līdzīgi. Aizvāt piedāvāju. Aizvadīsim tavus jau. Jā, un tas arī bija. Ja tu pretojies negribi iet vācu armijā, tad labākajā gadījumā tevi, ilgs cietumā, bet ja sliktākajā tevi mocīs vai vispār nošaus. Tā kā uz redzēšanos!